Sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Nekavējies piedot. Šodienas rakstu vieta. Katrs sarūktinājums un dusmas, un bardzība, un kliegšana, un zaimi, un katrs ļaunums, lai ir tālu no jums. Efeziešiem 4. nodaļa, 31. pants. Glika bībele. Šodienas pārdomas. Mēs dzīvojam grēkā kritušā pasaulē, un iespēja būt nesavaldīgam daudziem no mums ir te uz katra soļa. Mēs nevaram izvairīties no sarežģītām situācijām, bet varam izvēlēties, kā uz tām reaģēt. Ja savā dzīvē pieļaujam sarūktinājumu, dusmas, kliegšanu un zaimus, mēs aizveram durvis Dievam. Mēs sākam visu redzēt nepareizā gaismā. Tas savukārt laupa mūsu sapņus, prieku un sabojā mūsu attiecības gan ar cilvēkiem, gan ar Dievu. Kad notiek kaut kas netaisns vai nepieņemams, apņemies nekavējoties piedot, jo ilgāk tu šo satraucošo domu auklēsi, jo vairāk tā tevi saindēs. Dievs redz, kas ar tevi notiek. Viņš zina, kas ir noticis negodīgi. Viņš zina, kā labāk izvest tevi no šīs situācijas. Liec savas nastas uz Jēzu un pieņem viņa nastu, kas ir viegla. Ļauj viņam iztiesāt tavu lietu, bet tu pats piedod un paļaujies uz tavu mīlošo debesu Tēvu. Zini, ka viņš ir tavs aizstāvis un rīkojas tavā labā. Šodienas lūgšana. Tēvs, piedod, ka esmu apbēdinājis gan tevi, gan cilvēkus ar nepareizu attieksmi un nesavaldīgiem vārdiem. Paldies, ka māci man piedot un būt tava miera nesējam. Jēzus vārdā. Āmen.